šobrīd reiķināties ar to, ka nē. Pamatā par mitoloģiskajos tajos pētījumos es balstījos, protams, uz grieķu mitoloģiju, tāpēc, ka viņa ir vairāk atspoguļota visādos darbos. Viņa ir vairāk pieejama mūsdienās, plašāk izklāstīta un beigu galā vairāk izklausās interesanta, bet tas, protams, būs savilks, kā saucās romiešu mitoloģijā un kā saucās grieķu mitoloģijā dievības. Un saule, kā dievība, salīdzinoši mitoloģijā ir aprakstīta diezgan maz, jo viņa ir svarīgāka bijusi kā dievība daudz senākās kultūrās, kuru rakstu darbi, kuru šie mitoloģiskie darbi līdz mūsdienām maz ir saglabājušies. Jo vairāk laiks gāja uz priekšu, jo vairāk svarīgākas kļūst citas dievības, tāpēc saule, viņi ir tā pastarpināti. Tāpat kā mēs pie saules pierodam, viņi katru dienu ir uzlicis, ir noriet, uzlicis, ir noriet, tāpat arī senie cilvēki. Saule ir katru dienu, tas tā kā ir svarīgi, bet tad, kad viņi sāk pamanīt, ka ir arī citas planētas, tad viņiem sāk likties interesanti, jo viņas nav katru dienu, vēl jau vairāk viņas redz tikai naktīs, un arī tad nevienmēr, un tad ir vairāk tā kā jāpēta, kas tur ar viņām ir un kā tur ar viņām ir. Taču saule kā dievs skaitās Urāna mazēls. Man bija grūti izlēmt, ar ko sākt, jo faktiski, protams, mitoloģijā dievības no planētu viedokļa sākās ar Urānu. No Urāna sāka dzimt tie dievi, kas aizgāja paudzēs un kas veidoja Olimpu, kas kļuva svarīgi. Bet es nolēmu, tomēr veidot slaidus astroloģiskajā kārtībā, tā kā mēs pazīstam planētu kārtību. Tātad Urānam un Zemē, jeb Gajai, ko viņš aprecēja, bija dēli Titāni un meitas, 6 laikam arī no tiem, no brāļa un māsas, no Titāna Hiperiona, kura tulkojums nosaukuma ir augšupejošais, un māsa Teja, kur ir dievišķā, viņiem piedzima dēls Helios. Viņam ir arī māsa Selēna, kas ir mēnesi dieviete. Un pēc tā kā galvenais dievs Olimpā bija Zeus, tad pēc radurakstiem viņš sanāk Zeru brālēns. Ceru, ka jums nav jāskaidro mitoloģijā, šeit dievi kustojās, precējās savā starpā nerēķinoties ar radurakstiem. Tur gan dēli ar mātēm gulēja, gan ar vecmāmiņām, gan ar brāļiem māsām precējās, tas tā diezgan pie viņiem bija diezgan pieņems un ļoti vienkāršos. Tad Heliosa galvenais pienākums katru dienu braukt savos ratos pa debesjumu un sildīt un apgaismot pasauli. Tas ir līdz ar to viens no retajiem dieviem, kuram ir katru dienu tiešām konkrēts pienākums. Viņš ir nodarbināts, viņam darbs, no mūsdienu viedokļa skatoties. Taču viņam ir arī tāda ģimene, viņam ir dēli. Zināmākie dēli no tiem ir Augejs, kurus tāļus vajadzēja tīrīt Hēraklam. Tad Augejam bija tik daudz vēršu un virvu, kurus tad jūdza šajos ratos, no kuriem tad Helios braukājās, ka viņa vairs nespēja šos tāļus iztīrīt un lika to darīt Hēraklam. Un otrs būtisks Helija dēls ir Faetons, kas lūdza, tad, kad viņš piedzima un paaugās, viņš tēvam visu laiku prasīja, lai iedod pastūrēt tos viņa ratus. Tēvs neuzdrošinājās, vai tēva mīkstā sirds nevarēja atteikt. Viņš iedeva dēlam, taču dēls, protams, viņš nevarēja novaldīt. Un šie rati tā kā uztais katastrofu, rodās, protams, milzīgs ugunsgrēks. Un lasot šos tekstus, man tā kā saslēdzās kopā ar Vajo kunga pieminēto planētu Faetons. Tā ir mītiskā planēta, kas atradusies kādreiz ir starp Marsu un Jupiteru. Tagad tur ir asteroīdu josla, dažādu debesu ķermeņu. Tā kā iespējams, ka tas ir mitoloģiskā atsauce, ka šis te lielais debesu ugunsgrēks no Zemes viedokļa skatoties ir bijusi Faetona bojākļi, kaut kādu apsvērumu vai iemeslu dēļ. Taču arī šīm pašām Helijam,
sava nozīme, viņam bija atļauja lidot. Tas nebija visiem krieviem. Lidināties varēja tikai Kēlijas Selēna un Hermēs. Viņam bija pie pēdām spārni. Un bez viņa atļaujas, bez Kēlija atļaujas nevarēja pacelties uz augšu. Tad tiem, kas mēģināja lidot, piemēram, Itaram, ja viņš nebija saņēmis šo Kēliju, ja pēva, ja tad, tikai vesēļus, viņš sanāks kaut kāds redinieks tam Itars Kēlijam. Viņa spārni izkusa, viņš nokrita un gāja bojā. Tad bez saules atļaujas uz augšu celties nedrīkst. No planētu viedokļa, no planētu funkciju viedokļa skatoties un arī mitoloģiski, Helijs saulē reizēm tiek asociēts arī ar Apolonu, gaismas un skaistumu dievu. Tur tās lomas pārklājās no planētu viedokļa skatoties, bet, tur es tā ļoti nemācēšu vairs sīkumos izskaidrot, kāpēc tieši uz sauli, jo man Apolons drīzāk vairāk asociētos ar Marsu, ar Arisu, bet, tādas ir atsauces. Līdz Marsam mēs ar fikciju. Varbūt tāpēc, kad Apolonam arī bija šis te gaismas un skaistuma funkcija. Apolons arī bija ļoti saulains pats, kā dievs. Ar savu gaismu gāja, varbūt tāpēc Helijs tiek pievilkts. Bet uzreiz saku, salīdzinoši no planētas funkciju viedokļa šis te mitoloģiskais skaidrojums saulē un mēnesim būs vismazāk jēdzīgs. Vai kaut ko vairāk, ka viņam saprastu. Selēna. Helieša māsa, tātad Urāna mazmeita, Hiperiona un Tejas meita. Zemam arī sanāk māsīca. Arī Selēna, tāpat kā saule, ja? Iepriekš viens slaidi. Jā. Un droši vien tie paši avoti, kas Heliosu sasauc ar Apolonu, Selēnu mēdz salikt ar Artemīdu, Apolonu māsu. Bet arī es no savas puses saku, ka Artemīda vairāk būs Venēras funkcijām atbilstoša. Nē, Demetra, sorry, es esmu Artemīdu, jā. Un vēl tiek pielikt klāt arī Hekata, ko mēs arī pazīstam pie mēnesis cikliem un pie mēnesis tā kā būšanas. Un līdz ar to viņa sanāk trīskāršā dievība. Kas ir savukārt būtiski no astroloģiskā viedokļa, tas, ka mēnesim, jeb Selēnai, ir bērni, bet viņai nav pastāvīga attiecība. Viņai ir būtiski bērni. Man ir nākamā paaudzes dzemdēju, man ir tātad turpinājums, bet attiecības, pastāvīgas attiecības vīrs, vēl jau mazāk viņai nav mitoloģijā. Otrs viņai ir raksturīga iemīlēšanās, bet tāda mātišķa iemīlēšanās. Viens no zināmākajiem stāstiem ir par mirstīgo puisi Endimionu. Viņu redzēja naktī, miegā guļot, viņš izskatījās ārkārtīgi skaists. Viņa katru nakti gāja uz viņu raudzīties. Kaut kādā veidā pamanījās no viņa piedzemta 30 meitas. Taču patiesībā viņai daudz labāk patika, ka viņš guļ. Nevis piedalās viņas dzīvē, vai audzina bērnus, vai vēl kaut ko dara. Tāpēc viņa sautīgā dienesta stāvokli izmantojot lūdzu zemām, lai šis puisis gulētu mūžīgi un lai mūžīgi paliktu jauns. Tad kaut kādā drīzāk viņa viņu uztvēra kā savu bērnu, jo bērni arī uztošākie, kad viņi guļ. Tad, tā kā, lai saglabātu šo savu mīlestību, šo savu iemīlēšanos, tad viņas, šīs te mīlas objekts
tika nolēmts mūžīgai gulēšanai un mūžīgai jaunībai. Jo viņam neko neprasīja neviens. Nu, viņš bija mirstīgais. Taču Selēnai, jā, tāpat kā brālim Saulei, brālim Heliosam, ir pienākums braukt pāri debesu jumam pa nakti, taču atšķirībā no Saules, kuru katru dienu spīd vienādi, mēnesis gaisma naktīs pieaug līdz pilnmēnesim, pēc tam atkal samazinās. Un faktiski, protams, ar šiem te mēnesis palielināšanās un samazināšanās cikliem sākās laika atskaites sistēma kā tāda. Tieši ar mēnesi cikliem sāka vadīties, ka tas bija tik un tik mēnesis pieaugums atpakaļ, un tā, tad laika sistēma radās no mēnesis ciklos. Un tas, manuprāt, ļoti burvīgi sasaucās ar mēnesis un Saturna opozīciju pārvaldījumos, ka no mēnesis rodās Saturns. No mēnesis rodās laiks, lineārais laiks, tas, kur var izmērīt. Taču Saules kults un mēnesis kults abi divi faktiski reizē salīdzinoši mazsvarīgāk palika, kā jau es teicu, tāpēc, ka citas dievības, Zeus un pārējie olimpi dievi, kļūs svarīgāki. Jo tie, ko mēs redzam katru dienu, tas vairs nav tik svarīgi. Viņi savu funkciju pilda, viņi tur ir, viņi ir būtiski kaut kādā parametrā, bet kultam vai kaut ko retāku, vai pielūgtu. Pielūgt ir grūti to, ko mēs redzam katru dienu. Cik grūti ir mīlēt kaut kas 24/7. Vai lai aiziet projām, lai var noilgoties. Neptūniskā mīlestība. Tad, kad viņš ir prom, viņš ir tik balts un pūkains. Tad sākās interesantāk. Tātad stāsts par Hermeju ir Merkūru. Viņš ir Zeru dēls, tiesa ārlaulības dēls. Zemam bija ļoti daudz ārlaulības dēlu. Visiem trim lielajiem olimpu dieviem bija ļoti plaši sakari un ļoti plašs bērnu skaits. Tur pēc dažādiem cipariem ir 70 bērni, dievi un dievības dažādi un milži un titāni un tam līdzīgi radījumi. Bet Merkuram bija īpaša loma, viņš viņu diezgan labi, Zeus Merkuru ļoti labi ieredzēja, ja Hermeju. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ļoti labi pildīja sev uzdevumus. Un ne tikai pildīja, patiesībā viņš vairāk nodarbojas ar uzdevumu iznēsāšanu. Kā visātrākais dievs. Viņš iznēsāja ziņas no viena dieva otram. Interesants, protams, ir stāsts arī par pašu Hermeju dzimšanu. Tikko kā viņš bija piedzimis, burtiski tikko. Viņš uzreiz izstrādāja savu pirmo nedarbu. Viņš izrāpās no šūpuļa un aizgāja, nospēra savam brālim Apollonam, tā kā arī pusbrālim, jo Apollons bija no citas sievietes, Zevam dēls. Govis aizcina visu ganālpulku projām, paslēpa, turklāt vēl tā kā atmuguris govis iedzenot alā, noslēpa, atskrēja atpakaļ, ielīd šūpulī, gulēja. Apollons, protams, apskaitās. Viņš nojauta, ka tur Hermejs vainīgs. Un arī viņa māte, Hermeja māte, tā kā principā saprata, ka to varētu būt izdarījis viņš. Un Hermejs ilgi dikti izlocījās, nē, ko tu esi tikko piedzīvot, vispār neko nevarēji izdarīt, ko tu traksnēsi. Beigās Apollons viņu aizsvieda pie Zeva, kurš lika šīs govs tomēr atdot. Taču zakšana Hermejam bija asinīs. Viņš zaga ik pa brīdim visu kaut ko. Un vēlams zāda to, kas citiem tā kā bija tajā brīdī akūti vajadzīgs vai svarīgs. Viņš īpaši viņam patika varas simbolus zakt. Zevam to scepteri un Neptūnam, ja Poseidonam to trīzura un citas tādas lietas. Bet tas nebija aiz ļaunuma. Viņš vienkārši, muļķojoties. Jautrītis, lai nebūtu pārāk garlaicīga dzīve. Kas? Arī varbūt, jā. Taču patiesībā arī viņam bija ļoti daudz darbu un pienākumu. Kā jau tam, kurš varēja ātri un viegli kustēties, tāpat kā Helios un mēnesis,
kas, protams, ir skaidrojams arī no planētu kustību viedokļa. Saule kustās ātri, Mēnesis kustās vēl ātrāk, Merkurs arī mums patiesībā ļoti ātri pa debesīm pārvietojās. Salīdzinot no Zemes skatoties. Tāpēc, protams, viņš ir šis kustīgais dievs. Un viņš bija ziņnesis. Viņš citiem dieviem piegādāja zeva vēstis. Viņš bija aizbildnis visiem tirgotājiem, ceļotājiem, tad viņš ir joprojām. Un, kas man pašai bija atklājums, ka viņš ir tas, kas pavada cilvēkus pēdējā gaitā pie Aīda. Un tieši Hermejs ar savu zīzli aizdara cilvēkiem acis, kad viņi nomirst. Un Hermejs bija vienīgais dievs, kas uzdrošinājās pie Aīda vispār pie Plutona iet ciemos uz aizskatu valstību, jo viņam bija ziņas jānes. Viņš tad staigāja uz aizskatu valstību un atpakaļ. Viņam bija tādas tiesības. Tad Merkurs, pēc savas būtības, ir tā planēta, kas nes informāciju uz visām pusēm. Arī tajā skaitā no apziņas uz zemapziņu, arī tajā skaitā uz citām pasaulēm, jeb uz citām, teiksim, inkarnācijām, jeb uz aizskapa dzīvi un atpakaļ. Tātad tajos brīžos, kad mēs nodarbojamies ar garu izsaukšanu vai ar sarunām ar citu pasaules, vai ar gariņiem, vai ar spokiem, vai vēl kaut ko, tas ir Hermejs, tas ir Merkurs, kas tur darbojās. Tikko mēs formulējam kaut ko, tikko mēs runājam, tikko mēs domājam, tā mēs darbinam savu Merkuru. Tas, šī mitoloģiskā sadaļa man liek mazliet pārvērtēt Merkura lomu kartē. Jā. Redzamiem arī Merkurs. Redzam. Nu jā, visas vizuālās informācijas uztvers, jā. Un domājam mēs arī ar Merkuru. Cietais procesors te galvā, jā, tas ir ūdensvīrs urāns, bet tas, kas tur no kaut kas kustās un notiek, tas ir Merkurs. Hermejam nav viedokļa tāda, pašam sava. Viņš nes citu ziņas, viņš nes citu domas. Viņš, tad, kad kaut ko pats grib, tad tas lielākoties visādas blēņas un muļķības. Tā kā viņam vienam pašam, kāpēc ir bīstams neaspektēts Merkurs? Tāpēc, ka viņš nav pats diezko gudrs. Viņš ir gudrs tad, kad viņš paliek saistībā ar citiem dieviem. Īpaši, acīm redzot savas saiknes dēļ, tad, kad viņš ir ar Jupiteru saistīts. Jeb ar Zebu. Viņam arī mitoloģijā nav norādes par to, ka viņš būtu bijis precējies, bet mīļākās un bērni, gan tā kā viņam ir. Bet tādu būtisku atzīmi arī īpaši, vismaz, teiksim, astroloģiski svarīgu, nav tādu no šiem bērniem. Protams, kolības bija ārkārtīgi liels, šo dievību ļoti daudz, dažādu, un visām ir atrodams astroloģiskās atsauces, bet Merkura loma bija gan liela. Turklāt atšķirībā no daudziem citiem saviem bērniem Zeus viņu tiešām ieredzēja. Par spīti tam, ka kartē, zodiakā, Merkurs ar Jupiteru abi divi pārvalda pretējās zīmes. Viņi ir mūžīgajā opozīcijā. Bet vēlāk es par opozīcijām parunāšu papildus. Es esmu nonākuši pēc secinājuma, ka opozīcija ir pats labākais aspekts. Tā. Bija vēl kāds piezīmes, ka viņš ir bērnu aizstāvs. Bērnu? Mūžīgi jauns viņš ir. Nu, viņš pats ir mūžīgais bērns. Nē, viņš ir vismaz... bērnus uzrauga. Nē, diez vai. Viņam nav laika ar to nodarboties. Turklāt viņam pietrūkst atbildības, lai citus vāktu. Viņš ir vienu brīdi šeit, otru brīdi tur, trešo vēl kaut kur. Viņš, neviens bērns viņam līdz netiek, ko viņš varētu ieskatīt. Viņš ir pats kā bērns. Viņš, teiksim, starp bērniem noteikti labi jūtās, bet tāpēc viņš viņus pieskatīt stipru apšaubu. Protams, viņš pārvalda, jā, trešo māju, tad viņu zīme, kur ir brāļi māsas, brālēni māsītes, šī te bērnības lietas, jā. Bet tas ir kaut kas, tas tāpat kā brālim likt brāli pieskatīt. Var jau, protams. Tikai tad parasti tās blēņas ir vēl vairāk, īpaši, ja viņi ir vienu vecumu. Pamēģiniet tur, teiksim, trīskatīgiem viņiem likt vienam otru pieskatīt. Būs interesanti.
pie tās Merkura kustības uz aizskatu valstību un atpakaļ, tad kā arī uz zemapziņu un atpakaļ. Svarīgs ir arī tas virziens, ko nes, jo ja viņš nes informāciju uz AIDA valstību, tas ir tā kā viens, tas ir norādes, varbūt, kas tur ir jāizdara, kas tur AIDA, tur ir jāpadara un tā, bet tās ziņas, ko viņš nes atpakaļ, arī Merkura paša lietošana mūsos, kā principā. Viens stāsts ir par to, kad mēs Merkuru lietojam tad, kad mēs klausamies, tad, kad mēs lasām, tad, kad mēs pierakstam to, ko mums stāsta citi. Pavisam savādāk Merkurs sāk darboties tad, kad mēs viņu sākam laist ārā no sevis. Nevēlas saka, ja jūs gribat kaut ko iemācīties, māciet citiem. Tajā brīdī, kad tu sāc savu zināšanas laist ārā, vai pilnīgi citi informācijas apvāršņi atverās, vai ne? Tā kā mācieties, rakstiet ārā to, ko jūs domājat. Jums pavisam uzzināsiet to, ko jūs zinat, pavisam jaunas lietas. Tikai kamēr jūs viņus nelaižat laukā, kaut vai konsultējot, jūs jau konsultējot arī atdodat savas astroloģiskās zināšanas. Un reizēm jūs jau izvēlkat kaut ko tādu, ko skaidri zināt, ka nekad neesat zinājuši. Bet zināt taču. Jo kaut kur iekšā, zemapziņā, jau viss tas mums ir. Mēs tikai neticam, ka mēs to zinām. Un visas mūsu mācības, visas mūsu lekcijas, visas mūsu nodarbības ir tikai tāpēc, lai apstiprinātu to, ko mēs jau zinām. Venēra. Daļai, protams, viena no galvenajām darbojošajām personām šodienas lekcijā, cik mēs tiksim vēlāk arī līdz sinastrijām, kur Venērai neapšaubām ir ļoti, ļoti svarīga loma. Venēra ir Afrodīte grieķu mitoloģijā. Būtiski viņa piedzima no jūras putām un Urāna asinīm un spērmas. Paskrienot uz priekšu mazliet, teiksim, šiem stāstiem, Urāns bija pirmais galvenais dievs, kad viņš piedzima, viņš apprecēja savu māti Gāju jeb Zemi, un no viņa tad cēlās pārējie dievi. Viņa dēls bija arī Krons, jeb Saturns, un tad, kad Urāns sāka pārmērīgi apbižot Zemi, jeb Gāju, tad Gāja sakūdīja Kronu savu tēvu kastrēt. Un no šīs, tad, teiksim, tātad no šīs kastrācijas, no asinīm un Urāna spermas, kas iekrīt jūrā, piedzima Afrodīte. Viņai mātes nav, viņai tikai tēvs. Un faktiski pie tā, kad ir piedzimusi Afrodīte, jeb Venēra, ir vainīgs Saturns, jeb Krons. Man tas likās tāds tīri jauks pamatojums, kāpēc svaru zīmē Saturnam ir ļauts eksaltēt. Kāpēc viņiem ir labas attiecības savā starpā līdz ar to. Bet tas fakts, ka Venērai nav mātes, man pašai bija pārsteigums. Tīri mitoloģiski, jeb astroloģiski. Bet vēlāk, tā ieliekot to visu zodiakā, tas tā varētu likties arī pamatot. Īpaši tai Venērai, kas ir svaru pārvalniece. Jāatrod, ir kāda vieta vēl, kurš redzot kādu vietu? Jā. Venēra piedzima jau liela, viņa piedzima jau pieaudzis cilvēks, jau gatava. Bērnības kā tādas viņai nebija. Viņai nebija ne mātes, ne bērnības, tagad maziņa un maiga un mīļa, un tā kā zīdēnīca viņa nekad nav bijusi. Viņa reiz bija liela un iekārojama. Viņa bija tik ļoti skaista un jauka, mīļa, ka viņā iemīlējās visi dievi. Un baidoties no tā, kad sancensības dēļ par šo Afrodīti sāksies dievu kari savstarpējie, un lai novērstu, mēģinātu preventīvi novērst slaktiņu, Zeus viņu uzreiz izpricināja savas sievas neglītajam dēlam Kalējam Hefēstam. Taču tas, protams, viņai netraucēja uzturēt mīļākos, dzemdēt bērnus no visa kā, tajā skaitā arī no Marsa.
tas, kas ir būtiski no astroloģiskā viedokļa, tas ir droši vien arī, es joprojām vairāk runāju par svaru Venēru, jo, manuprāt, vēršu Venēru tomēr Demetrai vairāk atbilst, bez dievībām. Tāpēc, ka zemes, un tāpēc, ka tur ir Demetra ir ļoti izteikta māte, viņai ļoti svarīgi šīs attiecības ar Persefoni. Bet, nu jā, tad Demetra mums oficiāli zodiakā pārstāvēt nav. Viņa varētu būt kā Venēras otrā pusīte, ja būtu dubult dievības. Tas, kas jā, tad izcelsme šim vārdam Vēnus romiešu valodā, tas ir seksuāla iekāja vai seksuāla mīlestība, tas ir vārda nozīme, Vēnus paša no šīs senās valodas. Pašai Venērai, jeb Afrodītai bērni piedzimst, bet kā jau dievība, viņa diezko nenodarbojās ar viņu audzināšanu vai mīlēšanu. Un viņai daudz svarīgāks ir attiecības. Turklāt, kas ir simptomātiski arī no astroloģiskās puses, viņa ļoti pielāgojās tā brīža mīļākajam. Viņa patīk un viņa dara to, ko dara viņš. Ja viņš iet medībās, viņa arī iet medībās. Ja viņš iet karā, viņa arī iet karot. Ja viņš tur ir kaut kāds zemkops, tad viņa arī iet viņam palīgā. Respektīvi, tā ir Venēras funkcija pielāgoties, darīt to pašu, ko dara viņas mīļotais cilvēks, vismaz interesēties par to, novērtēt to, būt viņam labs un atbalstīt. Bet kamēr tas ir atstāts tikai viņas ziņā, viņa meklē tos, kurus atspoguļot, viņa meklē tos, ar kuriem kopā kaut ko darīt. Tipisks atkal šis svaru zīmes princips. Paši svari ir līdzsvarā. Lai viņiem būtu enerģija, lai viņiem būtu kustība, viņas kādam ir jāizkustina. Viņas kādam ir jāizsaka no šī līdzsvara. Turklāt, protams, ka svari ir vienīgā zodiaka zīme, kur nav dzīvā būtne pārvaldnieks. Tad tur nav pašam savas enerģijas šajā zīmē. Venēras dēls ir arī Eros jeb Kupidons, tātad mazais mīlestības eņģelis, kurš arī nemaz tik jauks nav. Ja viņu kāds nokaitina, ja pa viņu kāds smējās, tad viņš diezgan nejauki atriebjās. Viens no slavenākajiem stāstiem ir par Apolonu, kurš kaitināja Erosu. Un viņš atriebjoties Apolonam iešāva bultu, kas rada mīlestību, un vienai dievietei iešāva bultu, kas nāvē mīlestību. Un tad no Apolona diezgan krietni cieta. Un tā dieviete tajā brīdī, kad Apolons sāka viņai izsakot, tik ļoti viņa negribēja, ka beigās pārvērtās par koku. Tā kā viņš tur diezgan daudz arī nedaudzību saprātā. Par Demetru nebūs tālāk slaidos, bet es tā varētu īsumā pastāstīt tiem, kas varbūt nezinu. Demetra ir cita dieviete. Jā, Demetra ir cita dieviete. Demetra ir Zeba māsa, jeb Jupitera māsa. Un viņai ir auglības dieviete. Viņai ir atbildīga par to, lai visi zaļotu, plauktu, augtu, lai dotu ražu, lai būtu cilvēkiem šī pārtika, lai viņi varētu dzīvot, lai viņiem būtu ko ēst. Nē. Viņai bija meita, Persefone, ļoti skaista, ļoti mīļa, un viņu noskatīja un nolaupīja pazemes dievs Aīds, jeb Plutons. Un tad, kad Demetra to atklāja, viņa pārstāja pildīt savus pienākumus, iestājās bats, sausums, posts, nekas vairs neauga, nekas vairs nezaļoja, un tad, tā kā Zebam tomēr bija svarīgi, lai mirstīgie izdzīvotu, lai viņiem tomēr būtu šie cilvēki uz zemes, tad viņš Aīdu, ja Plutonu piespieda dalīties ar Demetru Persefonē. Dažādos avotos, es domāju, līdz ar to, jo vairāk uz ziemeļiem, jo ilgāks ir tas periods, ko Persefona dzīvo pie savas mātes Demetras. Pie mums, apmēram pusgadu, tur, Grieķijā un Turcijā un tajos apvidos tur, tas dalījums ir savādāks, ka 1/4, tad viņi dzīvo Persefona dzīvo pie Aīda un 2/4 gadu pie savas mātes.
Jo tajā brīdī, kad Persefone ir pie nauda, to ceturdaļu vai pusgaļu pie sava vīra, Demetra guļ. Viņa nepild savus pienākumus, tad pie mums ir ziema. Tad ir neauglīgais laiks. Tad, kad Persefone atgriežās, tad mums sākās pavasaris, tad mums sāk viss augt, zelt, ziedēt, plaukt un ražot. Tāpēc arī man tomēr šī Demetra vairāk ar vērša zīmē asociējās, kurā eksaltē mēnesis, mātišķums un arī, protams, visas zemes lietas. Pēc būtības viņa Demetra sanāk pēc radu rakstiem Afrodītei tēva māsa. Nē. Afrodīte Demetrai ir tēva māsa. Ja māsīca kaut kā tur. Demetra ir Zevam māsa un Urāns ir Zevam vectētiņš. Nu jā, tad Demetras tante ir Afrodīte. Nu, viņi tur vispār tie lielie dievi bija saradojušies savā starpā. Bet Venēras raksturā, jā, stāsta par to, ka viņa pielāgojās, stāsta par to, ka viņai nebija bērnības, viņa nebija maza, viņai nebija mātes. Tāda ir sievišķības, dievietes būtība. Tajā brīdī, kad sievietei, šīs tur divas, viņai iekšējā māte un iekšējā dieviete, tad tā dieviete ir Venēras tipāšs. Jā. Gribēju pārjautāt, vai tas ir precīzi, ko es zinu, Afrodītei bija attiecības arī ar Hermēnu, to Merkūru. Viņai piedzimtas hermafrodīts, kas ir būt ar abu dzimumu pazīmēm. No tā ir tas vārds hermafrodīts, ka tas ir Hermēna un Afrodītas dēls. Varētu būt, jā, bet es teiktu, tad man jāskatās avotos, es neesmu tik precīzi tad paskatījusies. Tas man palaist varētu. Astroloģis varētu būt kaut kā darīt, kaut kāda izskaidrojums, kaut kāda saistība, teiksim, tieši Venēra un Merkūrs kaut kādā veidā šādās attiecībās un šitādas cilvēks. Gaisa trigonu mums pārvalda Urāns, Venēra un Merkurs. Tā kā savstarpēji viņiem ir labas attiecības. Un par spīti tam, kad Urāns no Urāna, teiksim, nāvis ir no Urāna asinīm un ir cēlusies Afrodīte, viņš ir pirma paliek viņas tēvs. Astroloģis droši vien arī nesaprot variālās jūras, un tas ir vecīnībā jūras. Neptūna zīmē viņa eksaltē. Jā, es saprotu arī. Jā. Viņa no jūras ir cēlusies, jā. No jūras viņa ir cēlusies. Tā otra puse ir tā jūra. Tas Neptūns. Neptūns jau skaitās nenēs augstā kalpā. Nu jā, tur šeit. To var iekrīt. Līdz Neptūnam mēs vēl tiksim. Un stāst par tālajām planētām un viņu mitoloģisko piesaisti ir mazliet savādāks. Arī visiem pēc tālajām planētām tad arī paskaidrošu. Savu, tur bazāties. Pie valsts vēlēs. Zimas likumīgā laulībā, cik nu viņa varēja būt likumīga starp Zevu un viņa māsu Hēru. Taču, kas simptomātiski, neviens no vecākiem viņu nemīlēja. Tāpēc, ka viņš bija agresīvs, kauslīgs, asinskārīgs un nežēlīgs. Viņš tomēr bija kara dievs. Un,
teiksim, Zeus izteica savu nepatiku, tomēr viņš viņu labprāt izmantoja. Kad Zevam vajadzēja kaut kur aiziet, kaut ko sasist, kaut ko iekarot, kaut ko pārmācīt, viņš jau sūtīja savu dēlu. Jupiteram un Aunam ir trigonām pārvaldītās zīmes. Tā kā mīlēt viņš diez, ko viņi nemīlēja, bet izmantot, cik vien nevajag. Un Ares, cenšoties izpelnīties dēlu labvēlību, protams, arī klausīja šīm viņa pavēlēm. Turklāt viņš visu laiku sacentās ar Zevu mīļoto meitu Atēnu Pallādu. Tad viņam ir arī šī te brāļu māsu greizsirdība. Turklāt Atēna kā no Zevu galvas dzimusi, viņa bija ļoti lepna, ka viņai arī nav līdz mātes. Viņai nav šī mātešķuma. Un viņa ik brīdim speciāli provocēja Aresu. Un tad Ares skrēja pie tēva sūdzēties. Tā Atēna atkal tur kaut ko man kaitina. Kā to dara bērni, brāļi un māsas. Zeus diemžēl viņa visai klausījās. Šeit tieciet paši galā. Jo viņam tomēr, kā galvenajam dievam, citi svarīgi pienākumi, nevis tur bērnu ķīriņos iesaistīties. Pēc izmēriem Saules sistēmā Marss ir otra mazākā planēta aiz Merkura. Un viņam ir 2 pavadoņi. Deimos un Phobos, kuru māte ir Afrodīte, jeb Venēra. Tie ir arī Marsa dēli. Mitoloģijā. Viņam ir arī citi bērni, protams, bet šie ir tur vieni no galvenajiem. Romiešu mitoloģijā Marss ir marta mēneša pārvaldnieks, romiešu kultūrā. Marta nosaukums ir cēlies no vārda saknes Mars. Arī otra diena angļu valodā un šīs cilmes valodās ir Tuesday, kas ir ar skandināvu dievu tūru, Marsa analogu saistīts. Latīņu izcelsmes valodās, tas ir spāņu, itāļu, vēl viņiem ir ar Martu sākuma otra diena. Tad otra diena mums ir Marsa pārvaldībā, to mēs arī tāpat arī paši zinām. Viņam nav sievas, manuprāt, arī oficiālās, taču mīļākās daudz un dažādas. Tajā skaitā arī vecvectētiņa meita, vectētiņa māsa Afrodīte. Kā jūs teicu, ka šī ģimeniskā krustošanās pilnās parādāja. Un tajā laikā, par ko runā mitoloģija, laiks kā tāds viņiem bija diezgan neeksistējošs jēdziens. Viņi nebija lineārā laika, tāds, ka tur tagad vakardiena, šodiena, rītdiena, pēc gada, pēc vēl, viņi dzīvoja ārpus laika šajā Olimpā. Laiks bija mirstīgajiem. Tāpēc viņi mierīgi, vectētiņi un vecvectētiņi, tā paša paudze, tās paša, vecuma dievi. Tāpat kā tēvam Zevam, arī viņam ir daudz bērni no dažādām sievietēm. Taču dažos avotos viņš ir arī Afrodītes vīrs. Tā kā ir precējies ar Venēru. Bet lielākajā daļā tomēr Afrodītes oficiālais vīrs skaitās Hefēsts. Marsa eksaltācija notiek Mežāžu zīmē, kur pārvalda viņa vectētiņš Kronos. Lai Mars sasniegtu savu vecāku un vecvecāku atzinību, viņam ir jākļūst askētiskam, mērķtiecīgam, jāklausa likumi, noteikumi un jābruņojās ar pacietību.
Tad tas ir tas līdz, ka Marsam būtu jāizaug šīs dzīves laikā, ja vīrišķībai. Viņš uzņemās atbildību. Pauls jau nespēja. Kas? Pauls jau nespēja. Nu, bet un Mars, protams, kad viņš var censties. Tā nav, ka nevar. Skorpionis jau var. Skorpionam tas ir vieglāk izdarāms. No Skorpiona jau tikai sekstils vairs uz mežās paliek. No Aune kvadrāts. Tad grūtībā. Jā. Tad beidzot nonācam pie paša galvenā dieva. Tas nav smieklīgi, viņš ir galvenais. Zeus, jeb Jupiters, ir savam tēvam Kronam gan jaunākais, gan arī vecākais dēls. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pēdējais no mātes bērniem piedzima, no 6 Rejas un Kronos bērniem, taču visus iepriekšējos Kronos apēda, baidoties, ka viņa bērni izdarīs viņam to pašu, ko viņš izdarīja savam tēvam. Tad Kronos savu tēvu Urānu kastrēja un līdz ar to nogalināja. Zeus, baidoties no šī likteņa, Rejai savai māsai, savai sievai, pavēlēja bērnus atdot apēšanai. Taču Reja gribēja Zevu pasargāt. Turklāt tas ieteikums, kā viņu pasargāt, esot nācis no Zeva vecākiem, no Urāna un no Gajas. Un iedeva, tad, kad Zevs piedzima, iedeva Kronam apēst akmeni. Un pašu Zevu atdeva audzināt uz salām, nimfām, kazām. Iespējams, ka audzināšanā piedalījās arī vecmāmiņa Gaja. Un, lai mazais Zevs neraudātu, viņš tik ārkārtīgi lutināts. Tad iedomājieties bērnu, teiksim, šajā gadījumā planētu Jupiters, kurš tiek atņemts mātei un vecākiem, kurš tiek izcelts ārā no ģimenes līdzdas, kuram māte nav līdz ar to. Īpaši viņa bērnībā, toties viņam apkārt ir daudz dievību un infu, kā jau slaisti jaunu sieviešu, kuras viņi izsādi izklaidē, lai tikai viņš neraudātu, lai Saturns Kronis nedzirdētu, ka te ir bērns. Tiek pildīts visas viņa iegribas, viņš tiek absolūti lutināts. Un tad, kad viņš izaug liels, viņš atgriežās pie tēva, viņš piespiež savu tēvu Kronu atvēmt brāļus un māsas, un šādā veidā viņš no jaunākā bērna kļūst par vecāko, jo tie atvēmtie tagad ir jaunāki par viņu. Kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka starp šiem bērniem, kas ir viņa brāļi un māsas, ir 2 brāļi, Poseidons ir Neptūns un Plutons ir Aīds, kas pēc būtības ir vecāki par Zevu, ir Jupiteru. Bet pēc šī Zeva stāsta, pēc šīs Zeva interpretācijas viņi paliek jaunāki. Un abiem brāļiem to ir diezgan grūti pēc tam pārdzīt, ka viņi konkurē ar Jupiteru. Viens vairāk, viens mazāk, bet viņiem ir drusku škrobe. Kad kā? Mēs taču bijām vecākie, viņš bija jaunākais. Tagad viņš mums ir priekšnieks. Cīņa par varu, kamēr Zevs nonāca šajā Olimpa galvenajā tronī, bija ļoti smaga. Dievi savā starpā cīnījās, titāni, milži, visi tur skāvās un asins bija un šķīda un Zevs tur pusi sameta Tartarā, kas ir nāves aiza un ieleja. Un tad vienalga Zevs beigās vinēja. Taču atšķirībā no sava tēva Krona, kurš savu tēvu kastrē, līdz ar to faktiski padarot, vairoties un līdz ar to arī dzīvības gandrīz nespējīgu, Zevs savu tēvu Kronu aizsūtīja pensijā.
Viņš aizsūtīja vecākus Kronu un Reju pārvaldīt aizskapa valstību, jeb saulēnās salas, paradīzi, principā, mitoloģisko. Tā kā galīgi bez varas viņš viņu neatstāja, bet, nu, pie tādas lielās valdīšanas arī vairs nepaturēja. Toties, viņš skatījās Olimpā galvenais dievs, taču no saviem brāļiem viņš piešķīra 2 papildus galveno dievību, tā kā funkcijas viņi sadalīja. Zeus valdīja pār zemi, Neptūns, Poseidons pār jūrām un Aīds pār pazemi. Apprecējās ar savu māsu Hēru, pēc tam, kad Reja bija atvērusi šos, Krons bija atvērusi pārējos bērnus, Reja ar meitām aizbrauca dzīvot kaut kur citur, līdz ar to viņš viņu savu māsu ieraudzīja tikai pieaugušu. Un iemīlējās, apprecējās. Katrs bija dieviem regulāri gadījās. Taču jau tajā laikā, kad viņš apprecējās ar Reju, viņš jau bija vairāk bērnu tēvs, un viena no būtiskajiem, rādītājiem ir, ka viņš ļoti mīlēja arī dievieti Leto, Apolonu un Artemīdas māti. Un jau tajā brīdī, kad viņš ar Hēru apprecējās, Leto jau bija stāvoklī. Tā kā Leto apdraudēja ar saviem topošajiem bērniem, un to, ka viņi ir stāvoklī, apdraudēja Hēras kā dievietes, kā šīs valdošās dievietes statusu. Un līdz to varēja traucēt viņas bērniem būt par galvenajām dievībām. Tāpēc Hēra ļoti vajāja Leto. Hēra vispār, kā sieva, viņa pazīstot savu vīru, kurš iemīlējās pa labi pa kreisi. Un līdz ar to arī tās viņa mīļākās un bērni bija visur, kur vien paskaties, viņa nenostājās pret Zevu, viņa vajāja tās viņa mīļākās, kurām patiesībā īsti nekādas teikšanas man izvērt nebija, jo Zevs tomēr bija galvenais dievs. Taču viņa kā sieviete, kā dieviete, nostājās pret citām, jo viņa neuzdrošinājās savam vīram iebilst. Viņš tomēr joprojām bija galvenais Olimpa dievs. Ko viņš gribēja darīt, ko viņi tā kā uzskatīja par labu esam. Un tad viņi visādi vajāja tās mīļākās. Kāpēc stāsts par Leto? Pavasarī, kad bija Turcijā, mums turku gids izmeta vienu frāzi, kad Latvija, viņu valodā ir Letonija. Tas ir tā kā Letijas zeme. Viņš to tā arī pateica, tā ir Letijas zeme. Šīs dievietes Leto zeme. Un es šim teikumam beig pieķēros, es pēc tam mēģināju sameklēt tādu saucis, kāpēc tas tā varētu būt, no kurienes šī saistība un šis nosaukums. Un, ja godīgi, es neatradu. Es teicos uzrakstīt Rudzīti un pajautāt, vai viņam ir viedoklis, viesturam Rudzītim, par viņu par tiem visiem mitoloģiskajiem pētījumiem. Bet, Leto bija ļoti skaista jaunava. Viņa bija arī dieviete, protams. Viņas bērni, tātad Apolons un Artemīda, lai Leto varētu šos bērnus dzemdēt, viņai uz zemes Hēra neatļāva. Viņa atrada salu, kas nebija piesaistīta pie zemes, tātad peldēja pa jūru un tur dzemdēja šos bērnus. Bet viņi joprojām bija Zevu bērni, tā kā Zevs arī gan to Leto, gan šos te savus bērnus ļoti ieredzēja. Un Hēra bija greizsirdīga. Hēra visādi vajāja divus. Jupītera izdoma, Zeva izdoma, lai šīs dažādās sievietes iekarotu, par ko viņš tikai nepārvērtās. Gan par vērsi, gan par gulbi, gan par vēl kaut ko. Valdzināt viņš prata. Arī piemānīt viņš prata. Tās viņiem savalddzinātās bija gan mirstīgās, gan dievietes, gan visi. Tad bērns, kurš ir bezgalīgi lutināts, viņš ir izaudzis liels, un viņš var dabūt visu, ko viņš grib. Viņam bērnība turpinās reāli. Viņš ir galvenais dievs. Viņš grib kaut ko, viņš var dabūt. Tāds mums ir Jupīters. Ja viņš kaut ko grib, viņš nerēķinās īpaši ar to, kas tur pārējiem, kas tur, viņam neexistē pārējie citu griba.
Jupiters. Viņš ir vislielākā arī Saules sistēmas planēta. Zeva ārlaulības dēls, tātad pirmie, kā jau es teicu, ir arī Hermējs ir Merkurs. Arī ļoti mīļš un ieredzēts. Pie Zeva torņa blakus stāv Temīda. Tas, manuprāt, tomēr ļoti tieši norāda uz to, ka strēlnieka zīme un jurisprudence un tieslietas arī ir ļoti saistīts, ne tikai svaru zīme. Kaut vislabākie juristi ir strēlnieku un svaru iezīmēm, kuriem ir sekstils savā starpā starp zīmēm, ļoti labi strādā. Un, lai kā, teiksim, Zevs kā galvenais dievs būtu šīs likteņa lēmējs, taču pašu likteni lemj Mojas. Tātad tā reālā izpilde vai arī tam Zevām piedāvājumu par to, kur liktenim kam ir jābūt, nosaka dievības, kuras dzemdēja kā atriebību. Tad, kad Krons kastrēja savu tēvu Urānu, Gaja, Gajas māsas tur iepriekšējās dievības nakts, ja Nikte, viņas dzemdēja, lai sodītu Kronu. Tad viņš arī strādā kopā ar tām, kas ir piedzimušas, lai vainot viņu tēvu, Jupiteru tēvu. Taču būtiskais tiešām stāsts par Jupiteru, ka viņš ir liels, izlutināts bērns. Turklāt diezgan izlaidīgs, kā daudzām kailām krievībām audzis. Saturns. Saturns ir Urāna un Gajas, jeb Zemes dēls, viens no titāniem, jaunākais no šiem bērniem, no titāniem. Un Saturns ir laika radītājs, laika devējs un laika ņēmējs. Patiesībā tieši ar to, ka Krons, jeb Saturns kastrēja savu tēvu, sākās vispār pārmaiņas Olimpā. Sākās dievu paudžu nomaiņa, kas iezīmēja laiku, ja paudzes šajā pašā Olimpā. Tāpēc, starp dieviem laiku ieviesa Saturns. Visbiežāk mitoloģiski tiek attēlots ar sirpi rokās. Viņš tomēr pārvalda zemes zīmi. Ar to pašu sirpi viņš arī vēlāk kastrēja savu tēvu. Kāpēc viņš to darīja? Viņam kā jaunākajam bērnam ļoti skauda tēva vara. Viņš arī gribēja izaugt par lielo valdnieku. Un vienīgā iespēja, kā to realizēt, tad bija atņemt tēvam varu. Otrs, viņš ļoti mīlēja savu māti. Kāpēc vispār šīs atcelšanās notika? Tāpēc, ka Urāns tajā brīdī, kad apprecēja savu māti Zemi, viņš viņu nepārtraukti apaugļoja un dzima daudz dažādu milžu, titānu, visvisādu briesmoņu. Un Urānam pašam viņa diezko nepatika un neinteresēja. Viņam tas daudzums un apjoms un tā bardaks, kas līdz ar to veidojās, viņam riet uz nerviem, viņš sāka viņu slodzīt zemē iekšā, tātad Gajā iekšā. Un zemē bija grūtu, un viņa bija tā, kas faktiski sacēlās pēc savu vīru. Un viņa bija tā, kas izprovocēja Kronu, savu tēvu kastrēt, lai šai zemē vairs nebūtu jācieš, lai viņai visādi izdzimteņi vairs nebūtu jādzemdē. Un cik simptomātiski tas ir jaunākais bērns, kurš visvairāk mīl šo savu mātu,
un visvairāk ir gatavs nostāties par tēvu, ka pārējiem ir autoritatīvi, tēva autoritāte ir lielāka, bet jaunākajam, varbūt tāpēc, ka viņam mācas uzmanības arī pietiekami, varbūt ir ticis, viņš bija mieru, plus vēl šīs ambīcijas, ka viņš grib būt valdnieks. Pēc viņš kastrēja savu tēvu, izrēķinājās ar viņu. Ko Urāns par to teica? Viņš tur mierīgi. Jā, patiesībā tā bilde tāda. Tā labi vēl grieziena. Neizskatās, ka viņš briesmīgi pretotos. Urānam tas arī tā jauna darbība, viņam tas ir interesanti. Jo viss jaunais Urānam interesē. Arī varbūt, kad Urānam pašam bija atbrīvusies šī, seksualitāte, viņš gribēja, būt brīvs no šī. Aseksuāls. Jā, kāds viņš arī ir šodien, protams. Neauglīgs un aseksuāls. Taču šis te pats process, ka viņam nācās tomēr būt tam, kurš uzveica savu tēvu, viņu tik ļoti nobiedēja no tā, ka tas varētu turpināties. Tad šeit sākās stāsts, kas bija pie Zeva, pie tā, kad Krons, Zeva tēvs, ļoti baidījās no šiem pareģojumiem, ka viņa bērni būs tie, kas viņam atņems varu. Tāpēc viņš sāka viņus apēst. Apēda 5, Demetru, Kēru, aizmirstu vēl vienu māsu, Poseidonu, Aidu, un tad piedzima Zevs, kuru viņš neapēda. Viņš apēda akmeni Zeva vietā. Labi opatīja. Tā mešanām arī tur tā fifīgi. Stāsts pie Zeva patiesībā tur ratēnu pallādu. Zevam jau arī, mazliet atpakaļ palicot, Zevam arī pareģoja, kad viņa bērni tur būs, uzvarēs viņu. Un tad, kad dieviete Mesīda, manuprāt, gaidīja no viņa bērnu, viņš apēd viņu. Un no viņa galvas, tātad, viņa galvā šī grūtniecība turpinājās, no viņa galvas, tad, kad viņa tika pārcirsta, iznāca šī apēna pallāda. Un tā kā faktiski viņa bija viņa meita, bet arī viņa bija piedzemdēta caur apēšanu. Tā kā viņi tur ēd viens otru, bez īpašām problēmām. Un arī pēc tam atvēra, jo kā jau, tur nekas nenotiek kā pie cilvēkiem. Tur nav laika, laiks sākās pēc tam, faktiski. Tāds normāls lineārs uz priekšu ejošs. Un otrkārt, tikmēr, kamēr Zevs izauga, brāļi un māsas sēdēja kronu vēderā un droši vien gaidīja, kamēr viņas atbrīvos. Kā viņš nesagramoja? Tā kā viņi, man liekas, ka dieviem tur reišana īsti tā kā nebija, tādu... Tā nav matēja, skaidra. Jā. Viņi tur nenonāca tie bērni starp kartupeļiem un vaļīņiem. Un zirņiem. Jā, vēl jau vairāk, ka Zevam, teiksim, šī atājas tā mīļākā palika viņa galvā. Tad tāds stāsts. Atšķirībā no tā, ka Gaja kronu mīlēdama, savu dēlu mīlēdama, protams, sapūtās, kad Zevs kronu apišoja. Un arī tas karš pats, kamēr Zevs ar kronu cīnījās par varu, bija gana ietekmīgs, ļoti briesmīgs. Gaja ar kaut kādu briesmoni tur sapārojās un sadzemdēja vēl lielākus visādus briesmoņus, taču vienalga Zevs viņus visus svinēja un dabūja šo galveno kroni. Taču, kā jau es teicu, Zevs dalījās ar saviem brāļiem. Un par to, ka tad Zevs kronu aizsūtīja Persijāniem nogalināja, tad Saturns
Saturna un Aīda šie te pienākumi. Aīds ir aizskapa valstība kā tāda, kura ir tumša, drūma un briesmīga. Tad tā vieta, kuru nosūta kronu, ir Saturna, tā ir aizskapa paradīze. Tā ir gaišā un saulainā sala. No cilvēku viedokļa skatoties. Jā. Ir šis mitoloģiskais jēdziens Elizeja, saulainās salas. Gan Krons, gan viņa sieva Reja, gan Zeus, gan viņa sieva Kēra un māsa, viņi visi ir jaunākie bērni savā ģimenēs. Tad viņiem ir vislielākā motivācija kaut ko mainīt. Paņemt to, ko viņiem gribās. Jaunākie bērni kā lutinātākie varbūt, un tajā pašā laikā visvairāk izaugt spējīgi. Ja? Jo tu esi vājāks, jo tev ir lielākas izaugsmas iespējas. Tāpēc ir čitri ar planētām. Tās, kuras ir stipras, jo uzreiz pašā sākumā, viņām ir daudz grūtāk izaugt lielākām. Viņām ir mazāk motivācija. No astroloģiskā viedokļa? Arī, jā. Bērni, kas piedzimst neiznēsāti, viņi ņemās svarā daudz ātrāk. Viņi aug daudz ātrāk un smagāk un lielāk, paliek ātrāk nekā viņi vienā. Un tāpat arī ar planētām, jo vājāk viņi piedzimst, jo lielāka iespēja viņai ir izaugt. Jo lielākas ir šis te pātrinājums, ar kuru viņi aug. Spēcīgām planētām ir grūtāk izaugt. Viņām jau ir spēks, viņām jau ir labi. Viņām vispirms ir jāpārvar tas spēks, kas viņās ir. Viņi ir brīvāki, šie te vājākie, jaunākie. Urāns. Es sākšu ar Urānu kā planētu, nevis ar Urānu kā dievību. Ar tālajām planētām es sākšu tad stāstīt par planētām pašām. Urāns faktiski ir redzams ar ņembriņot aci. Es zinu, mums ir, Urāns, Neptūns, Plutons skatās neredzamās planētas. Nē, faktiski Urāns ir redzams. Tikai viņa kustība pa debesjūmu ir tik lēna, kad ir jāzina, kurā vietā konkrēti viņš atrodas, un tas zvaigznes spīdums ir tik blāvs, ka neatšķirs viņu no citām zvaigznēm. Bet faktiski ir redzams naktīs viņš ir. Vienkārši senie astronomi, viņi nebija sapratuši, ka šis te, salīdzinoši lēni kustošais debesis ķermenis, tomēr 8 gadu vienā zīmē, 7 gadu vienā zīmē, ka tā ir planēta, nevis zvaigzne. Urāns ir vienīgā planēta, kuras nosaukums ir nācis no grieķu mitoloģijas. Visām pārējām ir romieši. Urāns ir atklāts 1781. gadā, lai gan norādas, ka tas varētu būt arī planēta vai komēta vai kaut kas tāds bija arī ātrāk, bet ir tad oficiāls paziņojums astronoma, tad šitā ir planēta. Tas bija angļu astronoms, un sākotnēji viņš šai planētai piešķīra Georga zvaigznes nosaukumu. Tad tā brīža karaļa vārdā nosauktā zvaigzne. Taču ārpus Anglijas šo nosaukumu nepārāk mīlēja un akceptēja. Pasaules astronomu savienība meklēja jaunu nosaukumu, kāds varētu būt šai konkrētajai planētai. Tika piedāvāts arī nosaukums Neptūns, Urānam. Taču beigās visspēcīgākais izrādījās astronoms Bode ar savu argumentu, kāpēc planētu secības, tad Jupitera, Saturna ir Urāns, un Jupitera tēvs ir Saturns, Saturna tēvs ir Urāns. Tad šai planētai būtu jābūt Urānam, ja mēs turpinam mitoloģisko ķēdīti. Tieši tāpēc Urānu sauc par Urānu. Jo tālāk, jo vēlāk tika atklāta planēta, jo gan bija lielāks, tad bija nejaušības attiecībā uz to, kā viņi tika saukt. Vēl Urāns, tas ir īstenībā debesis jums. Urāns ir debesis jums arī, jā. Urānu dzemdēja Zeme, tad viņš viņu apprecēja, un viņiem piedzima vēl 6 meitas un 6 dēli Titāni, kā arī ciklopi un milži, vēl vesels klēvens visādu radību. Urāns
ciest nevarēja tos bērnus. Viņam viņa nepatika. Viņam bija vairāk svarīgāk šis radīšanas process. Un tam, lai kaut kas attīstītos, tam, lai kaut kas notiktu. Oficiāli mitoloģijā tēva viņam nav. Tad Gaja viņa zeme viņu dzemdēja pati no sevis. Taču pēc dažiem avotiem tiek uzskatīts, tas ir aitērs, jeb ēters. Tur tā secība bija, kad sākumā bija haoss, tad tur kaut kāda piedzima, tur nikte un tur vēl. Un tad bija arī Gaja, jeb zeme. Tad faktiski viņš apprecēja savu māmu. Un no šī viedokļa skatoties, Krons ir gan viņu brālis, gan viņu dēls. Vai ne? Un līdz ar Urāna un Zemes savienību un viņu bērniem, kas turpinās un kas tur precās un rada arvien jaunas paaudzes, sākās attīstība mitoloģiskajā pasaulē, sākās kaut kāda kārtība un skaidrība. Jo Urāns bija pirmais valdnieks, tāds nopietnais valdnieks, no mitoloģijas viedokļa skatoties vismaz. Un līdz ar Urānu kā valdnieku un to, ka viņu nogāza Krons un Kronu nogāza Zeus, sākās attīstība, sākās laiks, kurš iet uz priekšu. Tad bija laikmets, kad valdīja Urāns, tad bija laikmets, kad valdīja Krons, un tad sākās laikmets, kad valdīja Zeus. Viņi bija secīgi, vairs nebija hausa, vairs nebija tāds laiks uz iet priekšu atpakaļ, vai laiks vispār nekur neiet un nekustās. Tāpēc arī, protams, Urāna, kā Saturna paralēlā pārvaldība, Urānā arī ir laiks, tikai viņš ir haotiskāks. Un cilvēki ir. Arī no mitoloģiskā viedokļa. Ar viņu tikai tā kārtība sākās. Krons bija tas, kas viņu ieviesa vairāk, un Zeus bija tas, kurš viņu turpina. Jo Zeva valdīšana, man liekas, neviens nav atceries. Tā kā principā joprojām Jupiter pārvaldībā dzīvojam. Mitoloģiskajā. Zeva neviens nav nogāzis. Jā, te ir vēlreiz uz pats stāsts, kur, diemžēl, viņi pārklājās ar dažādām planētām un dievībām. Kad viņi saražoto pēcnācēju daudzums kļuva apgrūtinošs, tad palika baigi biezs, viņš sāka viņu slodzīt iekšā zemē. Gaja pierunājas ar dēlu Saturnu Urānu kastrēt, lai viņai vairs nebūtu jādzemdē, un viņa nekas. Un no Urāna šīm te asinīm piedzima Afrodīta, un tur arī vēl gigantu nimfas un erīnijas, atriebi dievītas erīnijas. Un, sanāk, ka pēc šīs kastrācijas viņš tomēr nav, viņš tikai zaudējis varu, bet viņš nav miris, jo, it kā pēc kaut kādiem stāstiem, tieši Urāns ar savu sievu Gaju deva padomu Rejai, savai meitai, mazmeitai, noslēpt Zeru, savu bērnu no Krona, lai viņš viņu neapvērstu. Jo acīm redzot, tomēr viņi redzēja, ka Krona valdīšana nav tā pati labākā. Viņš bija ļoti bailīgs, despotisks, baidījās tātad no visiem tajā pašā laikā, no visus ar varu mēģināja pārvaldīt. Un redzot to, kad ir jābūt attīstībai, viņi provocēja Zeru dzimšanu un izdzīvošanu, izaugšanu lielu par dievu. Un it kā vecmāmiņa arī Gaja, Zeru arī bērnībā ir audzinājusi un lutinājusi. Pie visiem tiem pārējiem, kas viņu tur lutināja. Tad vismaz vecmāmiņas mīlestība viņam bija. Pateicoties Urāna un Zemes stāviem. Principā, jā. Tad Jupiters mums eksaltē vēzī, mātes, vēža zīmē, mēnesis zīmē. Viņš tomēr ļoti lugojies ar šīs mātes. Lai cik
cik viņš bija tur izlutināts un forši viņam ļoti prasījās to māsu, kur viņam nebija. Viņš droši vien ļoti novērtēja to, kad tā māte viņam ir ļāvusi piedzimt un izdzīvot, ka viņa viņu ir pasargājusi. Man skolā mācīja, ka Urāna seksuālajā skorpionā, ja? Jums arī? Jā. No šī, teiksim, no mitoloģiskā viedokļa sanāk, ka Urāna, tā augstākais sasniegums ir bailes posts un izmisums un krīzes un problēmas, un tas viss, kas mums saistās ar skorpionu. Un arī nāve. Skorpionu un Plutonu, jā. Tad mēs varam apmēram iedomāties, kāda tipa valdīšana Urānam bija tad, kad viņš bija, visā savā spēkā, visā savā eksaltācijā un varenībā. Ja viņš savus bērnus slodzīja zemē iekšā. Un tikai tad, kad viņi atbrīvoja no šīs viņa vīrišķības, no seksualitātes, no skorpiona, tad Urāns aiziet atpakaļ no eksaltācijas uz pārvaldību. Urāns gūst naudu no tā, ka viņš mocīja citus. Jā. Sadists. Jā, vai.